Mani sauc Iluta, un šis būs mans motu stāsts. Es 7 gadus jau darbojos kā motu trenere, darbojos arī motu padomē. Un viss iemesls, kāpēc es to daru tik daudz, un man nav vispār sava laika žēl, ir cilvēki. Cilvēki, ko es satieku padomē, cilvēki, ko es satieku apmācībās, skolas, vadība, skolnieki. Tie ir cilvēki, kāpēc es to daru, un man tas patīk. Es daudz esmu domājusi, kas ir tas viens, kas man uzreiz nāk prātā, kad es domāju par savām 6 klasēm, ar kurām es vienlaicīgi darbojos. Un, es teiktu tā, tas ir viņu tas uzstādījums, kad es nedrīkstu domāt, kad man sajies. Jo gandrīz nekad nesaiet ar motu klasēm. Tev vienmēr ir jābūt kabatā kādam stāstam, aktivitātei, tev ir jābūt scenārijam B. Jā, tāpēc man vienmēr nāk Iluta, nekad nesaies, esi gatava. Jaunieši man ir iemācījuši, kad viņi vienmēr ieraudzīs, kad es neesmu klātesoša, kad es esmu piekususi, kad es nedarbojos ar viņiem ar pilnu enerģiju. Un, kad es neesmu tāda godīga un tāda šāda tā kā aktrise pietēloja. Viņi ir man iemācījuši, ka viņi to nolasīs no pirmās sekundes. Es daudz arī par šo esmu domājusi. Kas ir tas motu, tas vienojošais? Kāpēc mēs esam tik daudz? Kāpēc mēs katru gadu atrodam jaunus cilvēkus, kas grib iesaistīties? Man liekas, tās ir tās vērtības, tās motu vērtības, ka tu redzi, ka tu nedarbojies tikai sev. Tu darbojies nākotnes vārdā. Tu vari būt klātesošs darbā ar jauniešiem. 10 gadi tas ir daudz tādā nevalstiskajā organizācijā, kas darbojas uz brīvprātības principiem. Bet man liekas, tas ir tāds apliecinājums, ka mēs ejam pareizu ceļu, apliecinājums, ka tas ir vajadzīgs sabiedrībai, apliecinājums, ka tas ir vajadzīgs visiem treneriem, ka tas ir vajadzīgs skolām. Tas ir apliecinājums, kad mēs darām pareizas lietas. Man ļoti gribētos, kad mēs spējam izveidot tādu sistēmu, kad motu caur šo programmu, caur visām šīm nodarbībām, kad tā ir iespēja ikvienam jaunietim iziet cauri un izbaudīt un pielaikot šos sapņus, būt drosmīgam, ka ikvienam jaunietim. Tas man būtu tāds sapnis jau. Man drosme nozīmē būt smieklīgai, nebaidīties būt smieklīgai. Arī tad, kad tev liekas, ka tas nepiestāv tavai lomai, ka tas nepiestāv ieņemamam kaut kādā tādā situācijās, kad tev liekas, ka tu nedrīkstētu būt smieklīga, atļauties būt smieklīgai un būt pašai. Man tā ir drosme. Jā.